Labvakar, cienījamās dāmas un godātie kungi! Pirms 30 gadiem mēs abi, Elīna un es, Juris, toreiz mums bija tikai ideja. Ir jārada pasākums, kurā skolēni varētu pateikt paldies saviem skolotājiem. Nebija ne nosaukumu, ne skaidru un skaistu tradīciju, tikai pārliecība, ka skolotāji ir pelnījuši īpašu vakaru. Un tagad mēs ar prieku nododam šo godu jaunajai paudzei, lai tradīcija turpinās un iedvesmo vēl nākamos 30 gadus. Pateicamies jums par pirmā pasākuma vadīšanu un balvas idejas radīšanu kopā ar dombiedriem. Elīna Luca un Juris Pūce. Aplausi! Sākam ar pirmo nomināciju. Nominācija Skolotājs radošuma iedvesmotājs. Radošākā skolotāja Līga Strasdiņa. Un kurš skolotājs vēl liekas būtu tāds akadēmiskās izcilības veicinātājs? Tieši izcilības Līga Strasdiņa un angļu valodas skolotāja Līva Godniece. Šogad ir nolemts, ka skolotājs, kas ir akadēmiskās izcilības veicinātājs, ir Inga Rieksteņa. Apsveicu! Skolotājs dzīves prieku un entuziasma iemiesojums ir, un es pilnībā piekrītu, Ieva Pundure. Saņem Māris Vaiksne. Daudziem maniem klasbiedriem vecāki arī mācījās šajā skolā un arī pat vecvecāki mācījās skolā. Tad bija gados vecāki skolotāji, es atceros Lindenbergas kundze vai Gelbas kungs. Viņi jau bija mācījuši arī tiem vecākiem, ka viņi teica, Jāni vai Gati, tavu mamma gan labi mācījās, tu gan neesi tā kā savu mammu, tev jāņem piemērs. Šī brīža skolēnu līderis un raisītājs ir skolotāja Ieva Ērgota. Kāds skolotājs, kam var stāstīt visu, ko? Es varu arī saukt cilvēku. Skolēnu uzticības persona ir lielāko balsu skaitu sakrājusi uzvarējusi skolotāja Anna Zirdziņa.
atnākuši. Man patiesi prieks šovakar šo balvu pasniegt Baibai Silniece. Paldies, milzīgs! Es šajā brīdī jūtos īpaši saviņot, lai zeme ir ar mums vienmēr. Paldies! Lai mēs kopā varētu izaudzināt jaunu, talantīgu paudzi, kas celtu Latviju gaismā gadsimtus uz priekšu. Paldies! Mūsu ceremonijas kulminācija. Galvenās balvas nominācija. Ābers 2025, mans skolotājs Indra Keiša. Paldies! Es neesmu neko sagatavojis un negaidīju, bet laikam tad, kad negaidam, tad arī kaut kas notiek, ja dara to, kas jādara, un dara ar prieku, entuziasmu un ar mērķi radīt līderus, iesēt radošumu, tad man šķiet kaut kas labs sanāk. Bet patiešām liels pārsteigums, un man ir otro reizi Alberts. Un tad laikam kaut kam derīties esmu. Paldies viņiem! Aicinām visus klātesošos mūsu atbalsta personāla pārstāvjus uz skatuves.